Veterināre Ilze. Mani sauc Ilze. Es esmu veterināre. Es palīdzu dzīvniekiem un viņu saimniekiem. Es strādāju veterinārijā klīnikā. Mana darba diena sākas ar zvaniem un pierakstiem. Kāds zvana par suni, kāds jautā par kaķi, bet kāds vēlas pierakstīt trusi uz vizīti. Katru dienu pie manis nāk dažādi dzīvnieki. Klīnikā var dzirdēt dažādas skaņas. Suns rej, kaķis ņaud, papagailis čivina. Mazs kucēns smilkst un luncina asti. Dažreiz klīnikā ir skaļi, bet dažreiz ir ļoti mierīgi. Pie manis nāk suņi un kaķi, truši un kāmji, papagaļi un jūras cūciņas. Dažreiz atnāk arī bruņu rupucis. Katram dzīvniekam ir savs raksturs. Viens suns ir priecīgs un draudzīgs, cits baidās un sēž klusi. Viens kaķis murrā, bet cits slēpjas somā. Daži dzīvnieki ir mierīgi, bet daži ir nobijušies. Daži mēģina kost vai skrāpēt. Tad es runāju mierīgi un strādāju uzmanīgi. Es saprotu, ka viņiem ir bail. Vispirms es runāju ar saimnieku. Es jautāju, kas noticis? Kā dzīvnieks jūtas? Vai viņš ēd un dzer? Vai viņam kaut kas sāp? Saimnieki stāsta par savu dzīvnieku. Viens saka, mans suns klepo. Cits saka, mans kaķis nēd. Kāds saka, trusis ir ļoti kluss. Reizēm saimnieks saka, papagailis šodien nedzied. Pēc tam es uzmanīgi apskatu dzīvnieku. Es skatos acis, ausis un zobus. Es klausos sirdi un elpošanu. Es pārbaudu ķepas, vēderu un kažoku. Ja vajag, es nosveru dzīvnieku un izmēru temperatūru. Manā darbā ir vajadzīgi dažādi instrumenti un piederumi. Man ir termometrs, stetoskops un svari. Man ir arī cimdi, šļirce, pārsēji, zāles, pilieni un vitamīni. Dažreiz dzīvniekam vajag poti, dažreiz vajag zāles vai analīzes. Dažreiz pietiek ar mieru, svaigu ūdeni un atpūtu. Es vienmēr paskaidroju saimniekam, ko darīt tālāk. Pie manis bieži nāk mazi kucēni uz pirmo apskati. Kucēns ir zinkārīgs un kustīgs. Viņš grib visu ostīt un visu redzēt. Es viņu nosveru, apskatu un pārbaudu, vai viss ir kārtībā. Pie manis nāk arī veci dzīvnieki. Piemēram, vecs kaķis var būt lēns. Viņš var būt noguris, bet mierīgs. Ar veciem dzīvniekiem es runāju klusi un maigi. Viņiem vajag īpašu uzmanību. Veterinārijā klīnikā ir dažādi brīži. Dažreiz ir priecīgi brīži,
dažreiz satraukuma pilni vai skumji. Reizēm saimniekam jāatvedās no sava mīluļa. Tas ir ļoti grūti. Šādos brīžos es cenšos būt mierīga un uzmanīga. Es ne tikai pārbaudu dzīvniekus, bet arī dodu padomus saimniekiem. Es saku, dodiet zāles no rīta un vakarā. Dodiet svaigu ūdeni. Ļaujiet dzīvniekam atpūsties. Ja kļūst sliktāk, zvaniet mums. Es arī atgādinu, ka dzīvnieki jūt karstumu un augstumu. Karstā dienā viņiem vajag vairāk ūdens un ēnu. Tad nevajag iet garās pastaigās. Augstā laikā mazam sunim var vajadzēt siltu jaciņu. Higiēna klīnikā ir ļoti svarīga. Es mazgāju rokas, mainu cimdus un dezinficēju galdu. Es tīru instrumentus un kabinetu. Tīrība palīdz cilvēkiem un dzīvniekiem justies droši. Pēc vizītes saimnieks zina, ko darīt mājās. Ja vajag, mēs sarunājam nākamo vizīti. Dienas beigās es sakārtoju kabinetu. Zāles ir plauktā, instrumenti ir savās vietās un pieraksti ir sakārtoti. Klīnikā iestājas klusums. Es redzu dzīvniekus katru dienu. Es redzu arī cilvēku rūpes un mīlestību. Man patīk mans darbs, jo es varu palīdzēt. Dzīvnieku veselība ir svarīga, un šajā darbā vajag pacietību, zināšanas un sirdi. Veterināre Ilze. Mani sauc Ilze. Es esmu veterināre. Es palīdzu dzīvniekiem un viņu saimniekiem. Es strādāju veterinārijā klīnikā. Mana darba diena sākas ar zvaniem un pierakstiem. Kāds zvana par suni, kāds jautā par kaķi, bet kāds vēlas pierakstīt trusi uz vizīti. Katru dienu pie manis nāk dažādi dzīvnieki. Klīnikā var dzirdēt dažādas skaņas. Suns rej, kaķis ņaud, papagailis čivina. Mazs kucēns smilkst un luncina asti. Dažreiz klīnikā ir skaļi, bet dažreiz ir ļoti mierīgi. Pie manis nāk suņi un kaķi, truši un kāmji, papagaļi un jūras cūciņas. Dažreiz atnāk arī bruņu rupucis. Katram dzīvniekam ir savs raksturs. Viens suns ir priecīgs un draudzīgs, cits baidās un sēž klusi. Viens kaķis murrā, bet cits slēpjas somā. Daži dzīvnieki ir mierīgi, bet daži ir nobijušies. Daži mēģina kost vai skrāpēt. Tad es runāju mierīgi un strādāju uzmanīgi. Es saprotu, ka viņiem ir bail. Vispirms es runāju ar saimnieku. Es jautāju, kas noticis? Kā dzīvnieks jūtas? Vai viņš ēd un dzer? Vai viņam kaut kas sāp? Saimnieki stāsta par savu dzīvnieku.
Viens saka, mans suns klepo. Cits saka, mans kaķis nēd. Kāds saka, trusis ir ļoti kluss. Reizēm saimnieks saka, papagailis šodien nedzied. Pēc tam es uzmanīgi apskatu dzīvnieku. Es skatos acis, ausis un zobus. Es klausos sirdi un elpošanu. Es pārbaudu ķepas, vēderu un kažoku. Ja vajag, es nosveru dzīvnieku un izmēru temperatūru. Manā darbā ir vajadzīgi dažādi instrumenti un piederumi. Man ir termometrs, stetoskops un svari. Man ir arī cimdi, šļirce, pārsēji, zāles, pilieni un vitamīni. Dažreiz dzīvniekam vajag poti, dažreiz vajag zāles vai analīzes. Dažreiz pietiek ar mieru, svaigu ūdeni un atpūtu. Es vienmēr paskaidroju saimniekam, ko darīt tālāk. Pie manis bieži nāk mazi kucēni uz pirmo apskati. Kucēns ir ziņkārīgs un kustīgs. Viņš grib visu ostīt un visu redzēt. Es viņu nosveru, apskatu un pārbaudu, vai viss ir kārtībā. Pie manis nāk arī veci dzīvnieki. Piemēram, vecs kaķis var būt lēns. Viņš var būt noguris, bet mierīgs. Ar veciem dzīvniekiem es runāju klusi un maigi. Viņiem vajag īpašu uzmanību. Veterinārijā klīnikā ir dažādi brīži. Dažreiz ir priecīgi brīži, dažreiz satraukuma pilni vai skumji. Reizēm saimniekam jāatvedās no sava mīluļa. Tas ir ļoti grūti. Šādos brīžos es cenšos būt mierīga un uzmanīga. Es ne tikai pārbaudu dzīvniekus, bet arī dodu padomus saimniekiem. Es saku, dodiet zāles no rīta un vakarā. Dodiet svaigu ūdeni. Ļaujiet dzīvniekam atpūsties. Ja kļūst sliktāk, zvaniet mums. Es arī atgādinu, ka dzīvnieki jūt karstumu un augstumu. Karstā dienā viņiem vajag vairāk ūdens un ēnu. Tad nevajag iet garās pastaigās. Augstā laikā mazam sunim var vajadzēt siltu jaciņu. Higiēna klīnikā ir ļoti svarīga. Es mazgāju rokas, mainu cimdus un dezinficēju galdu. Es tīru instrumentus un kabinetu. Tīrība palīdz cilvēkiem un dzīvniekiem justies droši. Pēc vizītes saimnieks zina, ko darīt mājās. Ja vajag, mēs sarunājam nākamo vizīti. Dienas beigās es sakārtoju kabinetu. Zāles ir plauktā, instrumenti ir savās vietās un pieraksti ir sakārtoti. Klīnikā iestājas klusums. Es redzu dzīvniekus katru dienu. Es redzu arī cilvēku rūpes un mīlestību. Man patīk mans darbs, jo es varu palīdzēt. Dzīvnieku veselība ir svarīga, un šajā darbā vajag pacietību, zināšanas
un sirdi.